Sveicināti, labrīt, čauvēdies visiem, kas jūs tur vispār kaut kur kāds vēl ir dzīvs, paši rīti pūkstens bija kaut kā 2 pāri, laikam atkal, tāpat tā iepriekšējais. Jā, 2 stundas un 13-14 minūtes būs pār 12. Tagad jūs izjūmat tik te pār 12. Ja 2 stundas pār 12, tad ir 2, tošans, lai jūs uzmini. Tas ir labi, ka jūs vismaz kaut ko uzmini. Bet bija viena tāda situācija, kad skolotāji neuzminēja. Šeit būs viens stāsts, un mēs vienu anekdoti, karoči, tādā ziņa. Nē, bļed, vispār galīgi, tāda, interesanti. Kā tu varēja tā sanākt, to es nezinu, kāpēc tā, bet jūs iedomājas situāciju. Kā parasti Jānis vienmēr ir vainīgais, bļeģ, viss kaut kur viņš ir sapisīs darbu, bļeģ, vienmēr Jānis piemina. Šoreiz arī būs anekdot pa Jāni. Vienmēr vaņķi vai Jānis dāsi, bļeģ, sazaisis sūznes, kāpēc, kurien nezinu. Tagad būs līdzīgi, bet jūs paklausāt man stāstam, jūs paši varēs iesmiet. Tā. Ir tāda situācija bija. Jānis jau gāja skolā mācījās, tur matemātiku vajadzēja mācīties. Bet tas bija 1. klasē. 1. klasē baigi pie nervi fišķi. Tādā ziņā, tur jau tas stāstamies. Kā viņš varēja to zināt? Tas izstāstīs. Kāpēc, nezinu. Jūs jau nezinu. Es nezinu, izstāstīs. Es, karoči, stāstīju, tā vai nezinu, garmāta izstāstīt. Čegļis neripinās, te huizini, te novus nespēlēs brīvērdarne. Labi, davai, karoči, tā. Viens stāstamies, jā, jūs klausās, būs labi. Tā, 1. klase Jānis 1. gadu iemauc šuca iekšā, kas saka, sēž pie galda, 1. galds. Skolotāji arī ienāk klasē, tagad, tas kaut kad, paši rīt bija. Kaut kad pūkstens, 1. nodarbība, karoči, kaut kā tā. Nezinu, kā tur, kā es pēc tam kas tur bija, es nezinu, tur es klāt nebija, varbūt bija, bet es biju kaut kur citā klasē. Nākuļīgi. Tā. Viss 1. klase Jānis, блядь, идиот, талант, vispār, нифига, nerubi fiši tur, непонятно, vispār neko, zirns zaļš, blīns, kas nav izdīts, nezinu, pāks, vispār, nifīga, nerubi, neko nesaprot, īpaši, jums ar tā bīsi, ka jūs neko nesaprot, 1. klase jūs aiziet, jā, te jau sākas komēdija. 1. klasē matemātika, raču, vai tu biji? Es iesaku mācīties ar 6 gadiem, blīdz man nesanāk. Kaut ko es čekeri darbi, nezinu, es paliku uz 2. gadu, bet 2. gadā es biju teicamnieks, viņš piķors, es biju vislabākais klasē, man jau klasē bija zubrils arī. Mēs jau bija kompānija, kas visu regulē, visu sistēmu, tāpēc, ka es iemācījos.
Paldies skolotāji, ka man atstāja uz otru gadu, jau pamācās. Kaut kas man tur neizdevās. Es nezinu, kas. Tā es jau vēl šim brīdim nav saprast. 42 gadu vecumā tūlīt būs. Ja? Es nezinu, kas man neizdevās, bet, nu, skolotāji ar vecākiem parunāja, ka man tur kaut kas vai runāšana, vai kaut es nezinu, vai matena, vai tu biji pirmā klasē. Man liekas, kaut kā cipari bija jāzīmē, nu bija kaut kā divnieki, viennieki tur jāzīmē, ne, tur jau sūs 2+2. Nu, cik tad, tur 1+1 var būt, tas es domāju, ka es atceros. O, tagad tu arī pamēģini atcerēties, ko tu dari pirmajā klasītē, kas ir. Nifigā tu daudz neatcerēsies. Es tikai atceros Lāvslību. Tad, nu, daļķersis pie lietas. Pa to Jāni, pa to, tagad, Karašāvi, Jāni ceļš, viss jau grāmatu, burtnīs, nu, jau tā zīmuls vai pļuspalvu, nu, tu matemātikas stundu, jā, pasniedzēja ienāk skolotāji. Labdien, jā, viss, labdien, jā. Paldies, sēdieties. Sāksim nodarbību. Nu, tur jāšķir lapus, jums būs jāizdomā uzdevums. Tagad skolotāji, viņi visi jau sagatavojas, visi sēž, nu es nezinu, tur varbūt bija kā 20 bērni tajā klasē, es nezinu. Tagad tā, skolotāji pie tāfeles, nu, krītiņas, nu, tā jau bija man atavī. Tagad tur visi brīd internetā, gan rīz varbūt nav, es nezinu, droši vien. Galīgi, labi, tā. Skolotāji no tālpēl mums abi attīd, nu rīt parasti. Skolotājai nebija attīd. Nu, kad nodarbība beidz, tad mēs paši visu notīrja suku, blīns, ūdeni. Nākošā nodarbība. Vai tad tagad šitie vārgi kaut ko tādu dara? Nezinu, nav dzirdēt. Tā. Tā nu sākās nodarbība. Učentri kaut kādi jau izpildījusi viņam visiem mājas darbi. Tagad Jānis, pirmajā, nu, galdā viņš sēž, nu, skolotāji viņam uzdo jautājumu. Nu, Jānis, kā tu domā? Tu varēsi atbildēt uz šito elementāro jautājumu, labi, elementārs viņš nav. Nu, viņi droši vien teica savādāk, es nezinu. Tā, nu, izrēķini lūdzu. Tu varēsi izrēķināt tādā ziņā, cik ir 2+2 reiz 2. Jānis nemazam daudz nedomāja. Viņš uzreiz pateica, skolotāji, 6! 6! Učeni veidomā, es kā tu sīk, es vārguls zināju, tik elementāri. Ne, ka tā ir 2+2 reiz 2. Nu, tagad jūs izdomājat, vai tā ir vai nav? Nu, jūs droši vien domājat, ka nav, bet es jums pateicu, kāpēc jūs sūdīgi domājat, tāpēc, ka jūs nemācījāt pirmajā klasē kopā Jāni, jo viņš bija gudrākais no to klases. Vienkārši es pateicu, kāpēc. Viņš pateica, nu, pēc tam viņš atbildēja skolotāji 6. Skolotāji, acu otrādi binokļi, jo kā tu vecu zēnu tu zināji? Un kā viņš pateica? 2+2
reiz divi, nu, reizināšana pa priekšu. Un paliek vēl viens dzīvnieks. Tas ir saskaitīšana. 2 reiz 2 ir 4 un plus 2 ir iznākums ir 6. Skolotāji, kā tu to varēji zināt? Jāņķels, viņiem, nu kā es to varēju zināt? Kā, nu, elementāri 2 reiz 2 plus 2 viss ir kārtībā. Tāpēc, ka es vecajam 2 prīmpaciņas un vēlreiz 2 es nopizģīju, un pēc tam plus 2 arī vēl pieskaitīju, tāpēc sanāca 6. Nu tā, normāli. 2 reiz 2, bļeģ, es uzreiz paņēmu pa 2, man iznāk 4. Viņš paskaidro skolotāji. Nu tā jau iznāk. 2 reiz 2 uzreiz vienā variantā iznāk 4 skolotājas jaun kundz lūdzu. Tā arī bija. Un vēl pēc kaut kā nākošu nedēļu vēl 2 pieskaitījies klāt savam rēķinam. Tāpēc man sanāca 6. Oi, skolotāji domā, nu, brīns, tu gan ir gudrinieks. Labi, es tev pārceļu uz 2. klasu. Tas jau vairāk vecus nav gudrinieks. Tā visi te anekdotas stāstamies, nu jūs rapapēc dziļāk joks stāsta mums vienkārši, nu, un pagaidām čavenīgs.